Sveiki, labdien! Esmu Mārtiņš Lamberts no nekustamo īpašumu aģentūras Aver Real Estate. Es nekustamo īpašumu jomā strādāju kopš 2004. gada. Taču šajā video vēlos ar tevi padalīties, kā nekustamo īpašumu pārdot ātrāk, dārgāk, izmantojot Aver izstrādāto 12 soļu nekustamo īpašumu pārdošanas metodi. Dodamies pastaigā. Pirmo soli es speru, lai iepazītos ar īpašnieku un īpašumu. Man ir ļoti svarīgi saprast, kādēļ cilvēks izvēlas pārdot savu īpašumu un cik ātrā laikā to vēlas veikt. Kad esmu iepazinies, seko viens no svarīgākajiem soļiem – padziļināta tirgus izpēte un nekustamā īpašuma novērtēšana. Šajā solī es analizēju visus jau notikušos līdzīgos darījumus. Papildus es pārbaudu konkurenci. Noskaidroju, kāda līdzīga īpašuma šobrīd tiek pārdoti. Papildus, un šis ir ļoti svarīgi, es sazvanu visus konkurējošos īpašumus, lai iegūtu papildus informāciju, cik ilgi īpašums tiek pārdots, cik pircēji bijuši apskatīti un kādēļ īpašums nav ticis pārdots. Tālāk es sazinos ar vismaz 2 neatkarīgiem bankas vērtētājiem, lai noskaidrotu, par kādu cenu viņi konkrēto īpašumu novērtētu. Otrais solis patiešām prasa apjomīgu darbu ieguldījumu, taču tieši šis palīdzēs īpašumu pārdot ātrāk. Kad darbs ir veikts, es atkārtoti tiekos ar pārdevēju, lai pastāstītu par veiktās nekustamā īpašuma izpētes rezultātiem un izteiktu pārdošanas stratēģijas priekšlikumu. Kad esam vienojušies par sadarbību, tad veicu rekomendācijas par to, kādus uzlabojumus būtu ieteicams veikt īpašumā, lai īpašums būtu īpaši garšīgs potenciālajiem pircējiem. Un noteikti nepieļauju kļūdu 5. solī. Īpašumu fotogrāfijas un video augstā kvalitātē mūsdienās ir ļoti svarīgs faktors, lai par īpašumu ieinteresētos pēc iespējas vairāk pircēji. Es piesaistu profesionāļus, kas īpašumam veids gan foto, video, gan 3D tūri, kas ļauj īpašumu izstaigāt virtuāli. Īpaši šis svarīgi ir ārzemniekiem, kam nav iespēja fiziski atbraukt un īpašumu apskatīties. Zemēm, protams, veicam drona video un sagatavojam plašākas video prezentācijas. 6. solī piesaistu visu Aver marketinga komandu, lai iespējami īsākajā laikā par īpašumu uzzinātu visi potenciālie pircēji. Tiek profesionāli sagatavots īpašuma apraksts dažādās versijās, 3 valodās, izmantojam gan visus iespējamos sludinājumu portālus, sociālos kanālus. Ar saviem īpašumiem es dalos arī visās gan Latvijas, gan ārzemju nekustamo īpašumu aģentu sadarbības grupās. 7. solis. Kad veikts spēcīgs mārketings un īsā laikā mans telefons sāk kļūt patiešām karsts, es veicu pircēju kvalifikāciju. Es nevēlos uz savu vai tavu īpašumu vest pircēju, kas nav 100% ieinteresēts, kam nav naudas vai nevar saņemt finansējumu bankā, vai kam nav pietiekamas motivācijas īsā laikā sev iegādāties īpašumu. Kad pircēji ir atlasīti, organizēju nekustamā īpašuma prezentāciju. Parasti tā es īpaši gatavojos. Īpašums tiek sagatavots, cik vien labi tas iespējams. Man patīk vārīt kafiju, dažreiz pat cepu bulciņas. Galvenais uzdevums, lai katrs, kurš ienāk manā īpašumā, to vairs nevēlētos pamest. Kad pircēji ir piekrituši pirkt, tad uzsākam pārunu veikšanu par darījumu nosacījumiem un pats galvenais – pārdošanas cenu. Ja esmu panācis, un tāds ir mērķis, kad vairāki pircēji ir gatavi iegādāties, tad uzsāku cenas uzkaulēšanas procedūru, lai īpašumu pārdotu tam, kas maksā vairāk. 10. solī piesaistu juristu ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, lai sagatavotu rokas naudas līgumu, pirkumu līgumu un citus nepieciešamos dokumentus juridiski korektai un drošai īpašumu pārdošanai. Kad dokumenti sagatavoti, organizēju dokumentu parakstīšanas procedūru attālināti, vai kopīgi dodamies pie notāra, lai dokumentus parakstītu klātienē. 12. solis, kad darījums jau ir noslēgts, gaidam, kad pārdevējs saņem pirkuma maksu un gatavoju īpašumu nodošanu pircējiem ar parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu, kurā fiksēju nekustamo īpašumu faktisko stāvokli, skaitītāja rādījumus. Bet lielākais prieks ir paspiest roku pārdevējiem pēc atslēgas nodošanas pircējiem. Lūk, esam apskatījuši nekustamo īpašumu pārdošanu 12 vienkāršos soļos. Noteikti tev vēlos aicināt šos soļus mēģināt arī savu īpašumu pārdošanā, taču gadījumā, ja tev nav laiks, nav vēlme ar to nodarboties, es būšu ļoti priecīgs, ja sazināsies ar mani, lai vienkārši pajautātu padomu,
konsultāciju vai lai palūgtu pārdot tavu īpašumu ātri un dārgi.